Šodien mēs parunāsim par mīlestību kā tādu. Par to mīlestību, ko Dievs sagatavojas priekš mums. Par to mīlestību, kādai jābūt mūsu dzīvē. Lai mēs būtu laimīgi, kas mums jādara, lai mēs sasniegtu šo mīlestību. Jo mēs zinām, ka vislielākais spēks šeit uz zemes ir mīlestībai. Pats lielākais spēks. Un nav nekas stiprāks, nekas par mīlestību. Nav neviens spēks stiprāks. Un mīlestībā Dievs radīja šo zemi. Jūs zināt, ka Dievs radīja zemi mīlestībā. Un mīlestība ir visas sākums. Un pats galvenais vārds, kā mēs zinām, kāds ir vārds? Ka Dievs ir mīlestība. Pareizi. Kāpēc mēs gribam būt kopā ar Dievu? Kāpēc mēs nevēlamies no viņa aiziet? Kāpēc mēs esam ar Dievu šodien? Kāpēc mēs nevēlamies no viņa aiziet? Tāpēc, ka mēs esam iepazinuši Dieva mīlestību, pareizi. Un mēs esam sapratuši, ka Dievs mūs mīl. Un ja mēs esam to sapratuši, tad neviens no mums Dievu neatstās, kas ir sapratuši, ka Dievs mūs mīl. Arī ja mums būs kāds grūtības, kāda pārbaudījuma, un vēlams mums atnāks pie mums un ielikt kaut kādas sliktas domas, ka Dievs mūs nemīl, bet ja mēs būsim iepazinuši Dieva mīlestību, tad mēs varēsim stāties pretim šīm vēlnu bultām, šīm vēlnu meliem, un visi šie pārbaudījumi, kas mums būs dzīvē, šie pārbaudījumi tiks uzvarēti ar Dieva mīlestību. Tāpēc, ka ja mēs zināsim, ka Dievs mūs mīl, un tāpēc svarīgi šajā sapulcē, ko es šodien runāšu, ir noticēt. Puikas, skatāties, ko klausīties, ko es runāju. Jau tas tā piespēc, bet tā klausīties, tā cenšaties. Jo tas arī priekš jums ir svarīgi. Ne jau tas ir tikai priekš manis. Tāpēc, ka mums jāsaprot, ka mums ir jānotic tai mīlestībai, ko Dievs mums ir ielicis sirdīs. Jo, kad es eju, kad mēs esam gājis evangelizēt uz ielu vai kas, mums pirmais vienmēr tāds bukletiņš bija tāds kā paraugs, kā evangelizēt, es to mācījos, es vēl nezināju tādu ielas evangelizāciju, kā tur pareizi rīkoties un kā tur cilvēkiem ko teikt. Tur bija tāds paraugs, kā evangelizēt. Tur uzrakstīts, pirmais teikums bija vienmēr uzrakstīts, ir ļoti svarīgi divi jautājumi. Pirmais teikums bija, vai tev kāds ir teicis, ka Dievs tev mīl? Nu, zin tā, te ir bukletiņā pirmais, kad uzrunā cilvēku, pirmais uzpras, vai kāds cilvēks tev teicis, ka Dievs tev mīl. Jo tas ir pats svarīgākais. Saprast, ka katru vienu no mums Dievs mīl. Un kā mēs varam to saprast? To mēs varam tikai saprast, kad mēs iepazīstam Dievu, iepazīstam viņu mīlestību. Mums ir arī reizēm ir pat grūti atšķirt, ir dievišķā mīlestība un cilvēciska mīlestība. Un mēs nevaram sapratot, vispirms mēs jāsaprot, mums jāiepazīst ar dievišķu mīlestību, un tad arī nāk tā cilvēciskā mīlestība. Bet sākums visai ir Dieva mīlestībai. Dievišķai mīlestībai. Jo Dievs grib mūs grib pārliecināt Bībelē, kad šī mīlestība, kas nāk no Dieva, ir bez nosacījumiem. Kad šai mīlestībai nav nekāda nosacījuma. Un Dievs to mums Bībelē pierāda. Viņš pierāda, ka tā mīlestība nav tikai ar vārdiem, ja, kā mēs zinām, Dievs mīl, bet ka tas arī ir darbos mums jāparāda. Viņš to parādīs Bībelē. Viņš parāda Bībelē savu mīlestību. Un viņš katru ikvienu grib pārliecināt no mums, ka šī mīlestība ir bez nosacījumiem. Jo Dieva mīlestībai, dievišķai mīlestībai nosacījumu nav. Viņš mūs mīlēja jau tad, kad mēs bijām grēcinieki. Kad mēs darījām tās lietas pret Dievu. Kad mēs izvēlējāmies pat savu Dievu naudu. Kad mēs izvēlējāmies visādas okultas lietas. Kad mēs paši par sevi bijām Dievi. Kad mēs darījām daudz ko pret Dievu. Neskatoties uz to visu. Mūs viņš tā mīlēja, ka viņš atdeva savu vienzimušo dēlu. Lai mūs glābtu. Lai mūs izvilkt ārā no šīs purva, no šīs ēles. Un tagad, kad mēs esam pie Dieva, tagad mēs esam glābti,
un mēs esam Dieva bērni un Dieva dēli un Dieva meitas. Un arī, ja mēs kļūdamies, mēs ticam, ka Dievs turpinās mūs mīlēt. Mēs nevaram ticēt vēlnu meliem, ka viņš saka, ka mēs esam slikti, ka Dievs mūs nemīl, jo daudzreiz ir tā, ka cilvēks kaut ko izdara slikti un pēkšņi izdara kaut ko, gadās. Mēs jau neesam tā dzīvojam vēl miesā, kaut ko izdara, un viņš domā, ka Dievs vairs ir nemīl. Viņš pieņem savu to ļaunumu, to slikto rīcību, un viņš pēc tevis domā, ka Dievs vairs nemīl. Tad mums jāsaprot, ka Dievs vienalga mūs mīl. Un kad mēs sāksim tam ticēt, tad mūsu dzīves pilnībā izmainīsies. Jo tagad, kad mēs esam ar Dievu, kad mēs dzīvojam jau ar Dievu, tad Dievs vēl stiprāk mūs mīl. Protams, arī tad viņš mīl ļoti, ļoti, bet kad mēs esam Dievu, tad mēs kļūstam par viņu ģimenes locekļiem, par viņu bērniem. Un tā mīlestība ir uz mums. Un es izstāstīšu vienu raksturvietu par pazudušo dēlu. Mēs zinām, ka tēvam bija 2 dēli un ka jaunākais kādā dzīves momentā, kādā mirklī, viņam likās, ka viņam tur par šautenī mājā un ka viņš nolēma paņemt savu mantojumu un doties dzīvē. Tā kā mūsu puikas grib jau doties dzīvē, paņemt naudiņu un iet kaut kur dzīvē. Bet tēvs, protams, tā ir līdzīgi. Bet tēvs noteikti nebija ļoti priecīgs, ka viņš tādu gribēja. Bet viņš atļāva. Un viņš neko neietilda, protams, domāju. Jo tas dēls domāja, es dzīvošu tā, kā es dzīvošu. Un man vairs neviens nekontrolēs, ar man neviens vairs tur nenoteiks, es dzīvošu brīvībā, un zin, kā cilvēki domā, un aiziet no mājām. Bet mēs nezinām, vai mēs esam gatavi tādai dzīvē vēl. Un sākumā šī dzīve bija ļoti viņam brīnišķīga, viņam bija daudz nauda, bija draugi, es domāju, kas gribēja viņu draudzēties. Bet vienā dienā viss beidzās. Beidzās naudiņa, draugi arī pazuda. Kādreiz bija daudz draugi, un sākās šausmas viņa dzīvē. Viņš centās samierināties ar visu, centās pats veidot savu dzīvi, un beigās viss aizgāja līdz tam, viņam tā naudiņa beidzās, un viņam sliktāk palikt vairs nekā nav. Un beidzās viss līdz tam, kad viņš, lai izdzīvot, viņš gāja pie kāda saimnieka par cūkopēju. Bet iedomājies, viņš tur strādāja pie tām cūkām, un viņam tas saimnieks pat nedeva, kā mēs Bībelē rakstīts, nedeva arī pat tos cūka barīgi nedeva viņam pat ēst. Un viņš tas cilvēks apstājās un padomāja, un viņš domāja, es droši vien atgriezīšos mājās pie savu tēvu un kļūšu kaut vai par vergu, jo tur pie tēva pat vergi dzīvē labāk nekā viņš tagad dzīvo. Jo tie visi bija pēduši. Un pats interesantākais, ka viņš devās uz savām mājām, bet tēvs jau viņu gaidīja. Ja domājies, tēvs jau viņu gaidīja uz ceļu. Tēvs jau gaidīja ceļu malā un gaidīja savu dēlu. Es domāju, viņš pat nezināja, ka dēls atgriezīsies, ka dēls atnāks. Bet es domāju, kāpēc viņš gaidīja, kā mēs domājam, kāpēc viņš gaidīja uz ceļu. Es domāju, ka viņš katru dienu jau gāja un gaidīja savu dēlu uz ceļu. Jo viņš jau nevarēja zināt, ka tas dēls nāks. Es domāju, ka katru dienu viņš izgāja uz ceļu un gaidīja savu dēlu. Un kad dēls atnāca, viņš viņam neko nepārmet. Zin kā, mums gribos tur, es tur rādu to bērnu, viņš tur nav laikā mājās vai kas, bet viņš neko nepārmet. Viņš neko nebrīdināja, neteica, kāpēc tev ar tā notika un neko nepateica. Viņa vārdi bija gaiši un laimīgi. Viņš teica, dēls beidzot atnāca, viņš apkāma savu dēlu, viņš raudājās laimes un viņš priecājās. Un viņš līksmoja, ka dēls ir atgriezies. Un zin, ko viņš vēl izdarīja? Viņš uzvilka savu gredzenu viņam pirkstā. Es lasīšu par rakstīt. Viņš uzvilka savu gredzenu pirkstā. Un tas ir varas simbols gredzens. Tas ir agrākos laikos, arī mums tagad ir. Viņš atdeva savu gredzenu, tas nozīmē, ka viņš deva viņam varu. Nevis, lai viņš
kļūt par vergu, bet lai viņš atkal dzīvot kopā viņa mājās, atkal būt kopā viņa ģimenē. Un viņa grēks tika piedots un nomazgāts, un dēls tika attaisnots. Viņa acīs tas dēls bija taisnots. Un es saprotu arī, ka Dieva vārdā, kad mēs lasām Dieva vārdu, tad Dievs mums cenšas pateikt, lai kas mums dzīvē nenotiktu, vai arī mēs ko neizdarītu. Ir arī tādas situācijas, kad cilvēks aiziet no draudzes, aiziet no, varbūt pakrīt un aiziet no Dieva. Bet ziniet, mēs zinām vienu lietu, mums jāsaprot, ka Dievs mūs mīl, un viņš vienmēr gaida, lai mēs atgriežamies pie viņa. Un tie demoniskie meli, tie sātani meli, kad Dievs mūs vairs nemīl un mūs negrib vairs redzēt, tie ir vienkārši sātani meli. Dievs mūs grib un gaida mūs, lai mēs ik viens atgriežamies pie Dieva. Jo viņš mūs pieņem tādu, kā mēs esam, ar visām mūsu kļūdām, ar visām mūsu sliktām lietiņām, ar visu mūsu slikto dzīvi. Jūs zināt, ja arī jums kaut kas dzīvē gadīsies, es par to pārliecināts, kaut tu esi slikti sarunāsies par draudzi, varbūt es kaut kur aiziet uz prom, aizbrauks kaut uz ārzemēm vai kur, un atstāsiet visi. Jūs zināt, ka Dievs vienmēr jūs gaida atpakaļ mājās, kā šo pazudušo dēlu. Lai jūs atgriežas, ka viņš vienmēr jūs gaidīs. Mums tas ir jāsaprot, ka Dievs nekad mums nepārstāja mīlēt. Ka viņa mīlestība ir bez nosacījumiem. Un ja mēs mīlam Dievu, tad mēs zinām, ka vēlns neko mums nevar izdarīt. Ja mums ir mīlestība pret Dievu. Un ja mēs pārstājam ticēt Dieva mīlestībai, tad tas ir sliktāk. Tāpēc mums nevajag pārstāt ticēt Dieva mīlestībai. Jo Dievs ir mīlestība. Lai kas nenotiktu mūsu dzīvēs, mēs nevaram pārstāt ticēt tam, ka Dievs mūs mīl. Jāņa 1. vēstulē, 4. nodaļā, no 7. panta lasēm. Jāņa 1. vēstule, 4. nodaļa, 7. pants lasa. Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzīves un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dieva atzīst, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļūst ir Dieva mīlestība mūsu starpā. Dievam savu vienzimušo dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība. Nevis kā mēs esam mīlējuši Dievu, bet kā viņš mūs ir mīlējis un sūtījis savu dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mums tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Tālāk mēs drusciņi izlaižam un lasām no 16. panta. Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Tālāk lasām 18. pāntu. Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailēm ir mokas, kas baļojas, tas nav sasniedzis pilnīgi mīlestībā. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tad viņš ir melis. Šī rakstvieta ļoti man uzrunāja šī vieta tieši, kad tas ir tāds kā mīlestības dziļums. Ja mēs mīlam Dievu, tad mēs mīlam arī savu brāli. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīstu savu brāli, tad viņš ir mēlis. Ļoti šī ir vieta uzrunā. Domājies, ja tu ienīsti savu brāli, kas tev draudzē sēž tur blakām vai kaut kāds dusmas par viņu, un tu saka, tu mīli Dievu, tad īstenībā tu esi mēlis. Ja tu mīli Dievu, tu arī mīli savu brāli. Jo tālāk rakstīt, jo kas nemīl savu brāli, ko viņš redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis balsas ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli. Nav interesanti šī rakstieta, ne? Tāds svarīgi, man liekas, ļoti svarīgi. Un Dievs parāda, ka viņš ir mīlestība. Un pēc tam viņš parāda to, ka mīlestība ir mums. Un pēc tam
viņš parāda nākošo soli, ka viņš aicina, lai mēs mīlētu cits citu. Nākošais process ir iemīlēt Dievu, bet, lai iemīlētu Dievu, mums viņš ir jāiepazīst pareizi. Mēs iemīlam Dievu tikai, kad mēs viņu iepazīstam. Un tas ir brīnišķīgs moments, kad mēs saprotam, ka Dievs mūs mīl, un mēs atbildam viņam ar mīlestību. Bet nākošais solis nav pats vieglākais. Tas ir mīlēt citu pareizi. Mēs pamazām pie tā nonāksim, padomāsim. Ja, vai Dievs mums kaut ko liktu darīt, mums jāpadomā, vai Dievs mums liktu kaut ko darīt, ja mums nebūtu iespējams to izdarīt. Kā jūs domājat? Mārtiņ, kā tu domā? Dievs mums liktu kaut ko darīt, ja tas nebūtu iespējams izdarīt. Es domāju, ka viņš neliktu to darīt. Ja pirmā bauša izpilda mums būtu iespējama mīlēt Dievu, bet tad otrā bauša būtu izpilda neiespējama iemīlēt brāli, es domāju, ka Dievs nebūtu par to Bībelē runājis un nebūtu teicis. Bet mums vēl grūtāk, es saprotu, pats grūtākais varbūt ir iemīlēt to, kas tevi cenā un tevi neieredz pareizi. Bet arī, ja tas būtu neiespējami, tad arī Bībelē tas nebūtu rakstīts. Jo viss, ko raksta Bībelē, ko saka Dievs, tas viss ir iespējams. Dievs neko neraksta. Es tā saprotu, ka Dievs Bībelē neko nesaka, kas mums ir neiespējams. Mums ir iespējams mīlēt. Zini? Grūti mīlēt to brāli, kas tev zenā, kas tev kritizē, kas tev lama. Bet Dievs par to runā. Ja viņš to saka, tad arī tas mums ir iespējams izdarīt. Kā lai mēs to izdarām? Viņš parāda Dievs mums ceļu. Es jums parādīšu tādu īstu ceļu, kā mums to izdarīt, kā mēs varam iemīlēt. Arī tos, kas tevi slikti tevi runā, kas uz tevi kritizē tevi, kas tev pat zenā, tev kaut ko tur liek tev tas darīt. Zin kā draudzē tā, ka reizēm mācīties kaut ko cilvēkam liek izdarīt, viņš domā, ka viņi tur kaut kur zem. Reizēm, kad tas mācīties ir slikts, un varbūt tas mācīties nav slikts, viņš tev kaut ko paprasa, tu ņem uzreiz tāds šausmīgi pēc sirds, un domā, tas gan man tur baigi tur kaut ko, tad man ir slikti izturēt. Bet tas mācīties ir īstenībā neko slikti, es domāju, negrib, viņš vienkārši tev pats saka izdarīt, tad tu domā, kas viņš paaugstprātīgi, ko tad viņš iedomājās. Tā, bet viņš vienkārši cilvēks grib ar labu kaut ko tev paprasīt, cilvēku prot. Slikti izskatās un slikti aprunā. Bet reizēm nemaz tas mācīties nav tik slikts, viņš vienkārši kaut ko cilvēkam palūdz, un viņš pārprot. Ka pasaulē kāds palūdz darba devējs vai ko, nemaz cilvēki tā, nemaz uz to tā nereaģē. Izpild un dara, bet kā mācīties pasaka, vai kaut kāds uzreiz, tā ir reizēm. Man pašam tā bijis, tāpēc man kaut kā tā ir, liekas, ka tu atnāc ar draugs, ka tu vari darīt kādu, vienkārši cilvēks paprast, tev liekas uzreiz kaut kas savādāks. Pats, kas strādā kādreiz pie darba devēja, tāpat viņš paprasa, lai tu kaut ko izdari. Tas likās viss normāli, ka mācīties paprasta uzreiz liekas kaut kas uzreiz spalvu, paceļās gandrīz, ko viņš iedomājas. Tāds, bet tas tā nav reizēm. Mēs paši reizēm visādi sapatrojam sev galvu, vēlams melo, daudzreiz. Es parādīšu to ceļu, kā mums nonāk pie tās dievišķas mīlestības. Kā tas viss izskatās? Pirmais solis, un tas pats svarīgākais, kā jau es teicu, ir pieņemt Dieva mīlestību. Pirmais solis mums ir jāpieņem Dieva mīlestību. Ja mēs nepieņemsim Dieva mīlestību, mēs nevarēsim atbildēt Dievam ar savu mīlestību. Saprot? Pirmais solis mums ir jātic, ka Dievs mums mīl, ka viņš mums ir iemīlējis, un mēs nevaram šaubīties, ka Dievs tevi mīl. Mēs varam atvērt Bībeli un izlasīt, par ko saka Dievs. Un ja jūs šaubaties vai tā, es iesaku ieiet savā istabiņā, aizslēdziet durvis, un lai svētais gars jums atklāja Dieva mīlestību. Ja jums ir kāds šaubas, ka Dievs jūs mīl. Ieiet savā istabiņā, aizslēdziet durvis un palūdziet svētam garam, lai viņš jums paņemiet Bībeli, palasiet, un lai svētais gars jums atklāja, ka Dievs jūs tiešām mīl. Jo bija viens tāds gadījums, es biju dzirdējis no kāda cita mācītāja, ko viņš bija saticis ar vienu mācītāju pirms vairākiem gadiem. Viņš gribēja
gribēja pārdzīvot, tas mācītājs piedzīvot, cik Dievs viņu ļoti mīl. Viņš gribēja to, viņš laikam nebija nekad piedzīvot Dievu mīlestību, tas mācītājs, es nezinu, viņš to stāstīja vienkārši to gadījumu. Varbūt viņš tikko bija jauns mācītājs, bet tas bija pirms daudziem gadiem, ko es dzirdēju. Un viņš lūdzās mācītājiem, prasītām mācītājiem, tas mācītājs, ka viņš grib, lai Dievs viņam parāda, cik Dievs viņu ļoti mīl. Viņš aizgāja savā istabiņā. Es nezinu, kā viņš to darīja, bet viņš varbūt uz ceļiem vai kā viņš lūdza Dievam. Vai tu Dievs man mīli un parāda man to? Un Dievs viņam parādīja. Tā domāju, Dievs viņam parādīja. Nezinu, kā tur tas viss notika. Tad Dievs viņam parādīja tādu mīlestību, ka viņš 3 dienas staigāja un teica tikai vienu vārdu. Jēzu, 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 Jēzu. Viņš bija tāpat. Dievs tādu mīlestību viņam parādīja, ka viņš staigāja, viņš neko vairs apakaļ neredzēja. Viņš teica, Jēzu, Jēzu, Jēzu. Dievs spēja izliet tādu mīlestību tavā sirdī, ka tu pat citu neko nevar pateikt. Un viņš arī piepildīja šo cilvēku ar šo atklāsmi, un šī mīlestība sāk plūst no šī cilvēka, un šī cilvēka, viņš glāba ļoti daudz cilvēks pēc tam tas cilvēks, jo Dieva mīlestība iegāja viņas sirdī. Un, kad ir Dieva mīlestības sirdī, tu izēji uz ielas, un tu runāji ar cilvēkiem, un cilvēki redz tā mīlestību, viņi jūt tā mīlestību, un cilvēki nāk pie Dieva. Jo šī mīlestība plūst caur mums. Man bija, es izstāstīšu vienu tādu gadījumu, izstāstīšu tādu īstu gadījumu. Es biju vasarsvētku draudzē, aizgājis uz evaņģelizācijas dievkalpojumu, atbrauc bija Somu mācītājs Kājas Karjalainens. Kas ir dzirdējuši tādu Kājas Karjalainens? Jā, tāds Somu mācītājs. Un es aizgāju, vienkārši pirmo reizi atnāca ar dziedināšanas dievkalpojumu, es atbrauc no Somijas. Cerība bija draudze, cerība tur Āgenskalnu, tur pie Āgenskalnu tirgus. Tā draudzība vasarsvētku, kurš uz to draudzību bija atbraucis. Viņš bija 2 dienu. Viņš vienā dienā bija tādā draudzē cerība, un otrā dienā viņš bija iemīlējusies Jēzu tādā draudzībā. Un iedomājies, ka tas mācītājs izgājis, kā, bija slavēšana, ļoti smuka slavēšana, viņiem tāda smuka meitene, tas tā smuka. Viņi ļoti skaisti dziedāja. Es ļoti arī piedzīvoju slavēšanas laikā, ļoti Dievu. Viņu tā klavieriem tikai spēlē tikai uz klavieriem, tādu no angliski dziedāja, dziesmas par Dievu ļoti izlējās svētais gars. Un ir slavēšanas laikā jau. Un tas mācītājs uzgājuši, tad skatos, tikai es te nostājos, un viņš sāk sludināt. Viņš pateica 2 vārdus kaut kādas, nezinu ko, un izlējās svētais gars par to zāli. Es nepārspēju. Viņš pateica aleluja kaut ko, un viņš nespēja sludināt, un nonāca svētais gars, un cilvēki sāk nožēlot grēks, tur sāk raudāt. Viens nokrīt tur uz grīdas, un es nokritu uz grīdu, un tā nokritu uz grīdu, un sauc skaļā balsī, Jēzu, es tev mīlu. Man nonāca tāds svētais gars, tāds piedzīvoja svēto garu, man asars šita plūda pa vaigi. Es skaļā balsī saucu, Jēzu, es tev mīlu, Jēzu, es tev mīlu. Man tāda mīlestība nonāca par Jēzu. Pilnīgi izlējās svētais, un tas mācītājs nedabūja ne sludināt, neko, viss tur sāk lūgt, un viņš reizē nesludināja ko. Un es staigāju veselu nedēļu lidoju. No tādas mīlestības pēc svēto garu es piedzīvoju tik ļoti Dievu svēto garu. Tā kā Dievs mums dažādi izlēj savu mīlestību un parāda, ka mēs piedzīvojam Dievu mīlestību, mēs zinām, ka Dievs ir reāls, ka viņš tiešām mums ļoti mīl, un to viņš mums parāda savu svēto garu, kas atklāja mums tēvu mīlestību, kas atklāja mums šo dievišķo mīlestību, kas parāda, cik Dievs mums ļoti mīl. Un es ticu, ka katram ikvienam varbūt šis šāds piedzīvojums. Es nesaku, ka tas ir noteicošais dzīve, bet tas arī svarīgi piedzīvot to, lai tu saprastu, cik Dievs tev mīl. Protams, tālāk, varbūt tā mīlestība ne jau visu laiku tāds būs, varbūt arī pāries uz kādu brīdi, bet tu turpini mīlēt, pieņem savu lēmumu mīlēt. Un, protams, vajadzīgs arī jūtas, un tu nevar tikai uz lēmumiem, bet lūdzam Dievu, Dievs dod šo mīlestību. Jo Bībelē 1. Jāņa 3.16 ir rakstīts, no tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka viņš, tas ir Jēzus, savu dzīvību par mums ir atdevis. Dievs tik ļoti, kā mēs zinām, pasauli mīlēs, ka Dievs savu vienzimušo dēlu, neviens es viņam tic nepacīs, bet varbūt mūžīgo dzīvību. Dievs parāda mums savu mīlestību
Viņš parāda ar savu piemēru, ar savu personīgo piemēru. Viņš to parāda mums ar savu personisko piemēru, sūtot savu dēlu, Jēzu Kristu. Nomirstot par mums, Golgātā pie krusta par katru vienu no mums. Tā ir viņa mīlestība, kas mums jāpieņem. Mums jātic, ka Dievs nāca šeit uz zemes miesā Jēzu Kristu. Dzīvoja cilvēku dzīvi un nomira par mums katru vienu. Un otrais solis, mums ir jāatbild uz šo Dieva mīlestību. Pirmais solis ir pieņemt Dieva mīlestību, otrs solis ir atbildēt uz Dieva mīlestību. Pirmais solis ir iemīlēt savu kungu, bet mēs nevaram iemīlēt viņu, ja mēs viņu nepazīstam. Un mēs nevaram arī atbildēt uz Dieva mīlestību, ja mēs nesaprotam, ka Dievs mūs mīl. Tātad mums ir jānotic. Es arī uz katram vienam jānotic, ka Dievs mūs mīl. Un otrs solis ir atbildēt uz viņu mīlestību. Un trešais solis ir iemācīties mīlēt citus cilvēkus. Un trešais solis, kā mēs zinām, mums ir pats sarežģītākais. Jo mēs caur šo soli reizēm dzīvējam caur daudziem kārdinājumiem. Un mums jāsaprot, kāda ir atšķirības ar dievišķu mīlestību un cilvēcisko mīlestību. Mēs saprotam, ka, ja nav mums pirmais bauslis mīl Dievu, tad arī otrs bauslis mums nav iespējams. Ja mēs neiemīlēsim Dievu, mēs nekad neiemīlēsim arī citus cilvēkus. Protams, ar dievišķu mīlestību. Nevis tā, kā pasauli mīl cilvēku ar Dievu. Ja mēs neiemīlēsim Dievu, Mārtiņš dzirdēja, ja tu neiemīlēsi Dievu, tu arī nekad neiemīlēsi ar dievišķu mīlestību citus cilvēkus. Bez mīlestības Dievam mums šī mīlestība, zin kāda ir mīlestība? Kristē, tu dzirdi? Ja tu nemīlēsi Dievu, zin kāda tev būs mīlestība? Tā būs bez spēka. Klausies. Ja tu nemīlēsi Dievu, tad tavu mīlestību būs bez spēka un īsa. Pavisam īslaicīgi. Tu nedomā, iemīlēsi tagad meiteni, uzreiz viss tev būs tur. Tās tev skaties, pēc nedēļas varbūt viņu vairs nemīlēs un citas sagribēs mīlēt. Jo bez dievišķas mīlestības, es taču zinu, kā man bija pasaulē, vai? Man bija 11 gadi, es gāju uz tām disenītēm, es jau dzīvoju grēcīgi. Katru nedēļu mīlēt citu. Es nezinu, es aizdu uz balvu, tā iemīlēju, viss sirds plīst puši. Atnāk nākošā balā ierauga viens smukāk, vai to vairs jau nemīlu, jau pagriežas ar to jau cilvēju. Nu, un kur tad tā ir cilvēces mīlestība, jo bez Dieva spēka mums tā mīlestība ir īslaicīga. Kāpēc izjūt ģimenes? Paskaties, kā cilvēki mīl, tik ļoti mīl, un vējot pluks, skaties jau šķirās. Nu, tāpēc, ka cilvēkam nav dievišķa mīlestība. Izjūt daudz laulības, jo cilvēkiem nav dievišķa mīlestība. Jo bez dievišķās mīlestības šī mīlestība ir bez spēka, un tā ir īsa. Cilvēki nesaprot, kāpēc viņiem tā ir, kāpēc. Kad pieņem Dievu, pieņem Jēzu, piedzīvo svēto garu, iemājos tev svētais gars, iemājos tev Dievs tevi, un tev mīlestība būs uz mūžu. Un tā nebūs īslaicīga. Un arī viņi pārtrūks, tev būs lēmums, un tu zinās, ka tavs sieva ir vislabākā, skaistākā, tu apliecinās, un ticies, un Dievs arī dos jūtas, arī pēc laika. Nedomā, ka cilvēks, kur visu laiku viņš ar jūtām par šausmīgi mīl. Pienāk brīdīši, ka varbūt tas tā jūtas bišķiņ pāriet, bet ja tu turpinās pieņems lēmumu, turpinās šo cilvēku mīlēt un apliecinās un stāstīs visiem, ka viņš ļoti mīļš un tu pieņems, kāds viņš ir, tad arī Dievs dos tās jūtas un viss atkal būs. Un nebūs ne jāšķirās un nekas. Es izstāstīšu vienu gadījumu, tā visam tādu īsti, ko es dzirdēju. Es to pats, to es dzirdēju kā atkal, es klausos arī, kā citi mācītājs sludina un tā. Un es vienkārši man palika atmiņā. To es pats to gadījumu tā personīgi nezinu, bet es dzirdēju, ka cits cilvēks tās, es vienkārši atstāstīšu. Par tā dievišķu mīlestību starp cilvēkiem, ko te ir pierakstījis par to, es atgādināts. Kāds tas bija gadījums kādā draudzē. Jēzus pieņēma kādu meiteni. Tad draudzē viņi pieņēma nožēlo grāču un pieņēma Jēzus Kristus savā sirdī un ļoti dega pēc Dieva. Viņas dzīve ļoti izmainījās, kā mēs zinām, ka cilvēks pieņems
atzīst no Dieva gara, vai bija atzīmus, vai nezinu, bet viņi ļoti mīlēja Dievu. Es domāju, ka tad arī bija noteikti atzīmus. Un viņai uzvedās daudz draugi, brāļi, māsas, zin kā jau draudzējas. Visi bija draugi, mīlēja viens otru. Un viss bija ļoti superīgi, bet viņas dzīvē ienāca kāds zēns. Un viņš to zēns jau viņai agrāk patika, jo tai meitenei ļoti patika. Bet, kad viņa interesantākais, kad viņa nebija ar Dievu, tas zēns viņus atraidīja vienmēr. Un viņa gribēja izrādīt to mīlestību, jo viņa nebija ar Dievu. Tas zēns vienmēr kaut kā nelikās pa viņas tā īpaši zinis neko. Un viņš bija kā neaizsniedzam tāds zvaigznes. Viņi domāja pa viņu, tā viņa sapņā, bet viņš viņu atraidīja, viņi saprata, ka nekas tur nesanāk. Viņi aizgāja vienkārši uz draudzi, nožēloja grēks, un pieņēma Jēzus, sāktu dzīvot, kā iet uz draudzi un priecāties ar saviem brāļiem, māsām. Un galvenais interesantākais tas, ka viņa, ja visu dzīvi viņai izmainījās, un pēkšņi uzvedās šis zēns atkal viņas dzīvē. Bet šis zēns negāja uz draudzi, tas pats skumīgākais. Viņš neatnāca uz baznīcu. Bet iznāca otrādi, viņš sāk vilkt to meiteni ārā no baznīcas, saprot. Viņš viņai parādīja kaut kādu mīlestību, viņš parādīja, bet viņš negāja uz draudzi, bet vienkārši vilkt viņus ārā. Un viņš uzzīmēja ļoti skaistas apāšanas, tur ļoti skaisti stāstīja par mīlestību, ka viņš sāc viņus iemīļot. Un viņa, tā meitene vienkārši nespēja pretoties tai mīlestībai. Jo viņai ļoti simpatizēja tas puika. Tā kā agrāk viņa bija mīlējis, un tad viņš pēkšņi tāds uzvedās, un pēkšņi viņam atkal uzvedās viņas dzīvē, un tagad, viņa jau gatavojās kāzām, tur viss, un pats tas interesanti, tas neinteresanti, skumīgākais, var teikt, tāpat skumīgi, ka viņa jau pirms kāzām pārgulēja šo zēnu, un palika stāvoklī pirms kāzām. Bet šis cilvēks bija neticīgs cilvēks, viņš arī neko nesteidzās, bet, viņi tomēr nolēma precēties, jo tā domāja, ka tā ir labāk, protams, ka visi arī mācīties, viņa jau vairs uz draudzi arī pat negāja vairs tā, jo viņš viņus teica, lai neiet uz draudzi un tā, jo viņš bija neticīgs, un tur nav kur iet, un zina, kā cilvēki neticīgi, visi tur runā. Bet tie brāļi un māsas nāca pie viņas ciemos, viņas jau nepametiet draugu, tie brāļi, un tie viņiem teica, ka nesteidzies ar priecēšanos, nesteidzies ar to, viņš ir neticīgs. Liec, lai viņš nāk pie Dieva. Ja viņš atnāks pie Dieva, viņš nožēl uz grēku, viņš pieņems viens tad precīzi, neprecīzi, kamēr viņš... Viņam to teica, kamēr viņš jau nebija stāvokļi, jau palika stāvokļi. Viņa kaut domāja, jūs jau man nesaprotat, man ir tā, ja jums tā nav, jūs jau skaužat, zin kā cilvēki domā. Un tad arī, tā mums, es domāju, ir, ka mēs... ar pasaules cilvēkiem, man tā bija arī pašam. Es gribēju pateikt, ka es nebiju, ka es tikko nācu pie Dieva, man bija draudzene tāda. Un es arī domāju viņus atrast pie Dieva īstenībā. Un es viņus aicināju dievkalpojumiem. Viņi atnāca man, viņi jau atnāca līdz, šitas jau nenāca līdz, viņi jau atnāca līdz uz dievkalpojumiem tā, bet viņai jau neinteresē. Viņa saka, nebija dievkalpojums beidzies, viņa teica, ejam mājās ātrāk, viņi man skubināja. Ka viņi nevar nosētīt līdz beigām pat viņu. Man atkal gribās, es esmu piedzīvojis Dievu, man gribās ar dievkalpojumu klausīties, viņi man tik saka, ejam mājās, kur dievkalpojumu. Viņi iziet ārā uzpīpējas, vēl atceros. Tā viņi man lika, lai es viņai pērk cigaretes, es jau, protams, nevarēju, es jau nopirkt. Tāpēc, ka es jau biju piedzīvojis svēto garu, un man bija Jēzus, ja es nespēju iet uz veikalu, viņai pirkt tās cigaretes, un dusmojās, un manim, ka es viņai neiet, es nopērku pārtika cigaretes, es viņai nevarēju nopirkt. Un mācītas ar mums skubināja precēties. Es arī vilcinājos, tā neprecējos, jo es redzēju, ka viņa nav. Neiet pie Dieva nenāk. Un kad es beigās jau biju nonācis līdz tam, kad es gāju naktī lasīt Bībeli un lūdzu Dievu, viņai palika slikti, viņa dusmojās, nāca man triec no virtuves ārā, ka viņai traucējot gulēt. Es pat otrā istabā, ka viņai kaut kas traucēja gulēt un tā. Beigās viņa neļauj skatīties kristīgas raidījumus un tā, pārmetisko. Pati kaut kur vispār sāk aplam runāt, un tur viss naudu nospēlēt arī automātu zālēs, cik reizes un visādas muļķības darīja. Un es prasīju mācītājiem, ko lai es daru. Viņš teica, tevi pašam izvēle jāizdara, man neko neuzspēja un neteica, bet es pats sapratu, ka es nevaru viņus būt kopā. Paldies Dievam, tagad es sapratu, paldies Dievam, ka es aizgāju. Jo ir cilvēki,
kā es necentos, kā es to negribēju, nevarēju izvilkt ārā no šīs draudzes, no šīs pasaules, no šīs pasaules, un ievest draudzē nevarēju, nespēju to es izdarīt. Un paldies Dievam, kā svētais gars man deva gudrību, kā es pārtraucu šīs attiecības, jo reizēm tas mums ir jāizdara, lai mēs neaiziet no Dieva. Mums ir jāizšķirās. Ja mēs paliekam ar to cilvēku, tad mēs aiziem no Dieva, vai arī mēs paliekam pie Dieva un aiziem no to cilvēku. Mums ir ļoti svarīgs lēmums reizēm jāpieņem. Bet šī meitene izvēlējās nevis Dievu, bet izvēlējās šo puisi, saprotiet? Kur tā visu, viņa pateica savam draudzenēm visiem tiem, viņa nāca, ka viņai jāizdara lēmums, ka viņa neizvēlās neizvēlās Dievu, bet izvēlās šo puisi. Un zini, kas notika? Kas notika? Viņa jau bija balta kleita, viss nopirkt, viss, un viņa atnāca uz Zarks un šo dzimtsarakstu nodaļu, kur salaula. Viņa nāca jau tenī dienā un padomā, tas puisis un gaida, tas puisis neatnāk uz to dzimtsarakstu. Viņš kaut ko sastrīdies, apvainojas viņu viens pēc otru, un tā kā es sapratu, tas vēlns viņas tur izprovicēja, visi viņiem kaut kāds strīds ienāca, viņš apvainojās un neatnāca, un viņa arī neaprecējās. Un tad kāds nenotika, un tā meitene gāja te to puisi un teica, es jau esmu stāvokļi, man ir bērniņš no tevis, un viņš teica, tas nav no manis bērniņš, es neko nezinu, kas tu tādies, man ar tevi ir problēmas, es tevi negribu dzīvot. Viņai arī, ka viņai bija dzemdības, bija ļoti smagas dzemdības, ļoti smagas, un 3 dienā arī piedzemdēta bērni. Es nesaku, tas ir kā tāpēc vai kā, mēs jau nesakām, bet ļoti smagi viņa nebija, kas viņa atnāk uz dzemdību noteikti. Un atnāca vienīgais, kas atnāca, te bija brāļi un māsas no draudzes. Neatnāca šis līgamais, bet atnāca brāļi un māsas no draudzes. Tāpēc mums reizēm jāsaprot, tas ir svarīgi saprast, ka bez Dieva mūsu dzīve, mēs neko nesasniegsim, mūsu dzīve aizies pazušanā, mēs pazudīsim. Ja mēs izvēlēsim Dieva vietā kaut ko citu, tad mūsu Dievs sabruks agri vai vēlu. Ja mēs izvēlēsimies cilvēku Dieva vietā, tad paši ziniet, kā būs. Jo es domāju, bez Dieva neviena laulība ilgi nepastāv. Neviena laulība nevar būt pilnībā laimīga. Lai kā tie cilvēki neizrādītos, mēs ar savas sievas runājuši, kāds bija attiecības pirms mūsu nākšanas pie Jēzus Kristus, ka viss tās attiecības, arī viss draugu attiecības, tās ir tikai īslaicīgas, un ja viņas arī pastāv ilgāk, tad tās ir tie meli, laulības pārkāpšana, sāpes, naids cilvēku dzīves. Jo vēlams dara visu iespējamo, lai izjauktu ģimenes, lai izjauktu cilvēku dzīves. Un bez Dieva mēs nevaram stāvēt pretī vēlnam. Jā, to es arī tādu sākumā, par šo lietu gribēju pateikt par Dieva mīlestību. Mēs nevaram palaist garām to un saprast, ka Dievs mūs ļoti mīl, ka mums Dievs ir pats svarīgākais un ka bez Dieva mēs nespējam mīlēt ne cilvēkus, ne savu tuvāko, neko citu. Un tad pārspriedīsim līdzi par to, kā mums ir jāmīl, kas mums ir jāmīl. Es saprotu, ka pirmais, kas mums būtu jāmīl katram ikvienam, tā kā jāmīl mūsu fiziskā ģimene, vīrs, sieva un bērni mūsu tuvākie cilvēki. Un otrais, kas mums būtu jāmīl, tas būtu jāmīl šī garīgā ģimene, šī draudze, kur mēs esam, un jums jāmīl citu cilvēku. Trešais mums būtu jāmīl cilvēku, kas ir pasaulē, jo mēs nevaram izglābt nevienu cilvēku, ja mēs viņus nemīlēsim. Ja mēs nemīlēsim arī šos cilvēkus, kas ir pasaulē, savus neglābtos radinieks, kaimiņus, draugus, mēs viņus nekad neizglābsim. Bet, kad mēs viņus sāksim mīlēt, ko mums radīsies šī līdzjūtība, un pēc šiem cilvēkiem, un es ticu, ka šie cilvēki atnāks arī uz draudzi. Saprot, kad mēs parādīsim savu mīlestību, tad viņi nestāvēs pretī tavai mīlestībai, kad tu izrādīs pret viņu. Agri vai vēl, un es ticu, viņi atnāks uz draudzi. Un viņi tiks izglābti. Un mēs arī esam priecāties, jo kas mums ir pats svarīgākais?
ir izglābts cits cilvēks. Es zinu, ka man jau tagad tā bieži nesanāk, bet es agrāk, man tā vairāk sanāca, tā kaut kā cilvēks atvest uz draudz. Tagad es tā vēl neesmu tā kaut kā, jāiet vairāk evangelizēt. Vairāk cilvēki ir iedraudzies, arī ir pasaules cilvēki. Un jāmēģina viņiem pārliecināt par Dieva mīlestību, kaut kādu gudrību vai svētais gars iedod, kā viņus pārliecināt. Kā viņus pārliecināt par to mīlestību, par to dzīvi, kā Dievs piešķir, kā viņš dod. Bet mums vajadzīga šī līdzjūtības sirdī. Ja mums nebūs šī līdzjūtības sirdī, es tā saprotu, ja mums cilvēkiem nebūs šī līdzjūtības sirdī, ja mēs tikai zināsim, ka mums tie cilvēki ir jāglāb, nekas mums nesanāk. Mēs iesim un darīsim, jā, mums jāglāb cilvēki, mēs ejam un darām to. Bet mums ir jālūdz, lai Dievs dod to līdzjūtības sirdī. Tās jūtas par tiem cilvēkiem. Lai mums būtu, tas lēmums ir lēmums, bet ja mums nav jūtas, saprot, cilvēki to jutīs. Tu vari teikt, ka tu viņu mīli, bet ja tev nebūs līdzjūtīgi par to cilvēki tev apkārtīgi, cilvēki jutīs. Pareizi? Ričard, pareizi? Cilvēki jutīs. Tu vari teikt skaistiem vārdiem, ka tu viņu mīli, 50 vārdu, tu teiks, es tev mīli, bet ja tu nemīli, ja tev nebūs līdzjūtīgi, ja tu nemīlis, tu redzi, tādā jūtā, tu neizrādīs, un domāju, tas cilvēks jutīs, ka tu vienkārši tie tukši vārdi, ka tu pasaki. Tāpēc mums ir jādzenās pēc šīs līdzjūtības, pēc mīlestības, jo pēc cilvēkiem, jo Dievs mūs mīl arī ar, es domāju, ar jūtām. Līdzjūtība, viņš parāda, Jēzus parāda jums līdzjūtību. Un tas ceturtais, ko es jums gribēju pateikt šajos visos punktos, kas mums ir svarīgi saprast, ka mums ir jāmīl tāds īpašs kategorijas cilvēki. Mums jāiemīl tie cilvēki, kas mums dzen prom, kas mūs apvaino, kas mūs neierēs. Un ja mēs iemīlēsim tos cilvēkus, tā būs īsta mīlestība. Tas ir augstākā mīlestības kategorija. Viegli ir mīlēt tos cilvēkus, kas tev atbild uz mīlestību. Pareizi, viegli viņus mīlēt. Viņš tev mīl, tu mīl viņu, un viss, forši. Bet iemīlēt tos cilvēkus, kas tev neierēs, kas tev dzen prom, kas par tevi slikti runā, kas tev apvaino. Jo Bībele saka, ka arī tie mums ir jāmīl, un ka tā ir īsta mīlestība. Jā, viegli mums ir mīlēt tos cilvēkus, kas mūs mīl, kas mums atbild uz mīlestību, bet grūti mums mīlēt, tu ir cilvēki, kas tev nodarījuši sāpes, kas tev ir apvainojuši, un ja vēl nepelnīti apvainos, vēl tev grūti tāds cilvēks mīlēt. Bet tā ir augstākā mīlestības kategorija un augstākā, tā ir, es tev teikšu, īsta mīlestība. Tāpēc mums jāpieraksta, bet galvās mums jāieraksta tev, ka mīlestība nav vārdos tikai, bet arī mīlestība ir darbos. Jo 1. Jāņa 3.18 rakstīts, 1. Jāņa 3.18 rakstīts, bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēlu, bet ar darbiem un ar patiesību. Jo Jānis mūs nemīlē, Jānis mūs neaicina mīlēt tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Un vēl ir svarīgi mīlestība ģimenē, jo Pēters mums saka, mēs lasām 1. Pētera 4.8 rakstīts, pār visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība, citam pret citu, jo mīlestība apklāja grēka daudzumu. Pār visām lietām, lai jums būtu sirsnīga mīlestība, citam pret citu, jo mīlestība atklāja grēka daudzumu. Mums jābūt sirsnīgai mīlestībai citam pret citu. Tāpēc, ka mīlestība apklāja mums visus grēkus. Kā mums izdarīt, lai mums būtu laimīgas ģimenes? Ko mums darīt? Es vēl tā īsti pavisam drīz jau beigšu. Kas mums būtu jāizdara, lai mums būtu laimīgas ģimenes? Kā jūs domājat? Mārtiņa. Nikita, kā tu domā, kas mums jādara, lai mums būtu laimīgas ģimenes? Kā tu domā?
Ja. Mums jāiemācās piedot citam piedot. Jāiemācās. Un ja mēs piedodam, tas mums dod spēku. Un tā ir mīlestība, kas ir mūsu sirdīs. Tā ir dievišķa mīlestība. Tā aizdzen projām visu šīs apvainošanos. Un tā dzemdē mūsu sirdī jaunu mīlestību, jaunu spēku. Jo dievišķa mīlestība ir tāda, ka mēs piedodam visiem. Piedodam, mums nav šis rūgtums, kad cilvēks arī tev saka, viņš tev tur saka kaut kādas sliktas lietas, tev ir mīlestība. Tu pat neatbild uz viņam sliktām lietām, bet tu viņu mīli, kāds viņš ir. Jo Dievs ir beznosacījuma mīlestība, un mums jāmīl cilvēku tā, kā viņš ir. Ja Dievs to mums nebūtu līdz darīt, viņš par to nerakstītu Bībelē. Jo viss, kas ir rakstīts Bībelē, tas mums ir iespējams. Tāpēc mums ir iespējams mīlēt arī tos, kas par mums slikti runā. Bībelē saka, iemācīties mīlēt visus savus ienaidniekus, un tos cilvēks, kas kaut ko slikti tev dara, mēs arī tos spējam iespējams mums mīlēt. Ja tas nebūtu iespējams, Dievs mums to nelikt darīt, es domāju. Un svarīga lieta arī, ko Dievs mums saka, Bībelē rakstīts, vīri mīliet savas sievas. Un sievām tāpat ir rakstīts, lai sievas mīl savus vīrus. Pareizi? Dievs. Ja tas nebūtu iespējams, Dievs arī to nelikt darīt, tā kā ir iespējams. Jo Bībelē saka, vīri mīlēt savas sievas tik stipri, kā Jēzus mīlēja draudzi un atdeva sevi pār viņu, par savu draudzi. Ziniet, ja tas nebūtu iespējams, Dievs to nelikt mums darīt. Tā kā katram cilvēkam ir iespējams, ja viņš ir apprecējies, ja viņš dzīvo savu otro pusi, Dievs izlēja savu mīlestību caur svēto garu uz mūsu tuvajiem. Un es domāju, cilvēks ir piedzimts no augšienes, atdzimts no Dieva gara, ka viņam nav problēmas. Varbūt uz kādu laiku, tāds būs kaut kāds tukšumiņš sirdī, varbūt uz kādu brītiņu, bet es domāju, mēs turpinām pieņemt lēmumu, turpinām darīt visu un turpinām mīlēt savu otro pusīt, un Dievs izlēja atkal savu mīlestību mūsu sirdīs, un viss ir tā, kā Dievs mums saka. Jo priekš kā viņš mums to izdarīja? Viņš izdarīja, lai mēs zinātu un saprastu, kāpēc viņš mūs ir mīlējis. Un mēs nevaram nākt pie Dieva, ja mēs nesaprotam, kāpēc viņš ir par mums nomiris, kāpēc viņš mūs ir izglābis. Jo Dievs zināja, kas mums ir vajadzīgs. Lai mēs iegūtu šo glābšanu šeit uz zemes un reāli dzīvot ar Dievu, atnest augus Dievu, darīt laimīgi ne tikai sev, bet arī cilvēks mums apkārt, un lai mēs nonāktu debesīs. Dievs visu izdarīja. Viņš izdarīja visu, un viņš zināja, priekš kā viņš to izdarīja. Un viņš atdeva mums savu dēlu. Un Jēzus parādīja mums šo ceļu šeit uz zemes, un pēc tam mums tika dots svētais gars, lai mēs zinātu, kā šis ceļš mums ejams. Jo mēs zinām, ka svētais gars šobrīd ir uz zemes. Jēzus, kā Bībele saka, debesīs tēvam pie labās rokas. Un šeit uz zemes ir svētais gars, jo Jēzus lūdz tēvu, viņš sūtīja uz svētos garu. Es saku tā, es parasti saku, ka svētais gars ir neierobežots Jēzus. Ja Bībele saka, ja Kristus tavā sirdī, tad svētais gars ir tevī, tad Kristus caur svēto garu ir tevī. Viņš ir viens Dievs trijās personās. Mēs zinām, kā šo ceļu iet, jo svētais gars ir mūsu padomdevējs, aizstāvs, mūs vada mūsu dzīvi, dod mums padomu, dod gudrību, un viņš izlaiž savu mīlestību mūsu sirdīs. Un tāpēc es domāju, ka ļoti svarīgi katram cilvēkam ir atzimt no Dieva gara, piedzimt no augšienes, un tad mums būs viegli saprast šo mīlestību, iepazīt Dievu, un mēs spēsim mīlēt ar dievišķu mīlestību. Ir savu sievu, un sieva savu vīru, un neviens nešķirsies, un vēlns nespējas izjaukt mūsu attiecības, lai kā viņš censtos. Viņš neļauj
Dievs mums neļaus vēlnam kaut kā mums nodarīt pāri, jo svētais gars mums vienmēr dos padomu, aizstāvēs mūs, parādīs pareizo ceļu, un svētais gars mums palīdzēs. Jā, es par to arī daudzreiz domājis un pārdomājis par to, ka mīlestība ir, tas arī reizēm ir lēmums. Jo ģimenē pirmkārt ir, es domāju, pirmkārt ir lēmums mīlestība. Un es ticu, ja mēs pieņemam šo lēmumu, kad mēs esam applicējušies un dzīvojam kopā, tad Dievs arī dod mums tās jūtas. Protams, bez jūtām tu vari runāt un skaidrs stāstīt, tad mums arī jālūdz, lai Dievs dod jūtas. Bez jūtām tā mīlestība tāda nedzīva, mums tā būs tā kā reliģioza. Es domāju, jādod arī, jālūdz Dievam, lai viņš dod arī sajūtas, jūtas. Viņš to arī dara. Mums nav viņas, tad kritam uz ceļiem un prasam, lai Dievs izlaid mūsu sirdīs šo mīlestību ar cilvēkiem, savu ģimenes otro pusīt, saviem tuvajiem. Bet lēmums, jebkurā gadījumā mums ir lēmums. Kaut arī sievas mums tad dusmojās, kaut arī sievas, vai tas tur sarāja vai kaut ko, vai tā. Es domāju, mums ir lēmums turpināt viņu mīlēt. Dieva vārds to ir apsolījis, mīlēt savu otro pusīt, mīlēt savu sievu, vīriem mīlēt savu sievu un sievā mīlēt savu vīru. Un to Dievs mums ir teicis, un ja mēs to darīsim, Dievs nāks mums palīgā un dos mums visu, dos labklājību, svētīs mums, un vēlns neko mums nespēs izdarīt. Mums vienkārši jāpieņem šis lēmums, un mūsu dzīve izmainīsies, un mīlestība vienāks, dievišķa mīlestība mūsu sirdīs. Un mēs spēsim cīnīties ar visiem tiem ļaunumiem, ar ļauniem gariem šajā pasaules telpā, jo mums šodien vairs nav jācīnās. Ne pret miesi, ne pret asinīm. Mums nav jācīnās pret cilvēkiem, bet jācīnās pret ļauniem gariem, kā Bībeles saka šajā pasaules telpā. Mums nav jācīnās ar to brāli, kas te uzkāp uz kājas, dievkalpojumu laikā, vai kaut kas tevi slikti nodarīt. Un uz viņu atdusmojās, vai kaut ko viņš to slikti pasaka. Tu saproti, ka tas ir ļaunais gars, ka tas nav pats cilvēks reizēm, ka viņš ir apmānīts tas cilvēks, ka tas cilvēks varbūt tas ir, viņš to dara nevis no sevis pats, bet ļaunais gars ir iemājos viņam. Mums ir jālūdz par to cilvēku. Jākrīt uz ceļiem, kā saka, un jālūdz varbūt par cilvēku, jālūdz par saviem ienaidniekiem, jālūdz un jāsvētī viņus. Svētījam viņus, tā Bībele mums māca. Svētījam viņus un krītam uz ceļiem. Jaunā derībā mēs krītam uz ceļiem. Mēs necīnamies ar miesiskiem ieročiem, kā vecā derībā par karoju un kā. Mēs šodien vairs necīnamies ar miesiskiem ieročiem. Mēs krītam uz ceļiem un mīlam tos cilvēkus, kādi viņi ir, un cīnamies pret jauniem gariem šajā pasaules telpā. Kad es biju Ukrainā, es tur biju Bībeles koledžā Ukrainā, tur Muņķēnu draudzē. Iepriekšējā gadā un aiz to iepriekšējo gadu. 2 mēnešus bija tur Bībeles koledžā. Es nezinu, man kaut kā Dievs ieliks sirdī, un es aizbraucu uz turien. Tur ir ļoti daudz no visādām malām, bija visādi tādi sludinātais, klausījos viņu pierakstu, ko viņi runā. Svētais gars ļoti darbojās, izlējās cilvēki dziedināt, no ratiņiem cēlās cilvēki augšā. Es pats savām acīm redzēju. Man bija vērtīgs šis laiks. Man sieva pirmoreiz bija līdz, otrais viņa neaizbrauca, viņai ratiņiem grūti bija, mums tā pa metro bija jābrauc, un mēs dzīvojam kaut Kijevas nomalē, un bija ļoti grūti viņai nokļūt uz šīm sapulcēm. Tā metro, viņa bija baila. Mīlestībā jau nav bailes, bet bija grūti, un tāds dziļi atmazitās, man bija jābrauc ar tādā iekšā, vai tādā tunelī dziļi augstu, tur atkal bet cilvēki ļoti atsaucīgi un palīdzēja, un Ukraiņi ļoti labi palīdzēja, viņiem vienmēr nokļūt. Kāpēc es to stāstīju? Gribu to stāstīt, ka mēs daudz ko sapratām esot šajā koledžā, un sapratām par svēto garu, par mīlestību cilvēku starpā, un ka mums ir jāmīl šie cilvēki, kādi viņi ir, ar beznosacījumu mīlestību, ar to mīlestību, kā Dievs izlai mūsu sirdīs. Un ja mēs to darīsim, tad Dievs mums svētīs, Dievs mums dos labklājību, visu to labāko, ko viņš mums ir paredzējis. Un es gribēju, kāpēc es tieši par to Ukrainu stāstīju, es gribēju stāstīt, gan izjūt pirmies, ko es domāju, es par Ukrainu gribēju stāstīt, tāpēc, ka es biju pēdējais Ukrainā, un kā mēs zinām, Ukrainā ir karš, tur Ukrainas austrumos, austrum Ukrainā ir karš.
Un šī draudze, kur es biju, viņi katru dienu sapulcējās draudze un lūdza Dievu, lai Ukrainā iestājas miers, lai šī darbība tiek pārtraukta. Katru dienu, katru rītu, visi sapulcēs un katru vakaru. Braucām 9 vakarā speciālām lūkšanām un lūdzām par Ukrainu. Un negājām ar ieročiem, kad kritām uz ceļiem ar asarām acīs. Lūdzām par Ukrainas zemi, par Ukrainas tautu. Lūdzām pretums spēkiem pret ļauniem gariem. Mēs nelūdzām pret cilvēkiem. Mēs nelūdzām pret krieviem, ne pret Ukraiņiem, lai tur kaut kas tur būtu, kaut kāda balans, lai viņi tur izņem. Mēs lūdzām pret tums spēkiem, pret ļauniem gariem. Lai šis ļaunums aiziet no Ukrainas zemes. Jo tas ir vēlns, mēs ticam, ka vēlns ir iznīcināt šo tautu, ka vēlnam kaut kāds plāns ir. Viņš to dara caur cilvēkiem, caur valdībām, pat reizēm. Tas ir vēlni ceļš. Mums nav jālūdz pēc cilvēkiem, mēs necīnāmies pēc cilvēkiem, bet ļauniem gariem. Un Ukraiņi tā draudz to saprat un ļoti lūdz. Viņi līdz šai dienai lūdz. Katru dienu lūdz par savu tautu, par savu zemi. Tas man ļoti paliek atmiņā. Stundām lūdz. Nav tā, kā tur aiziet, tur viši 5 vārdus pasaka stundām. No sākuma bija grūti man. 10 no rīta bija jābūt uz lūkšanas par Ukrainu jau līdz 11. Katru dienu. Stundu no vietas. Es nebiju pierādis tik ilgi no vietas, veselu stundu, lūdzu, visi. Viens pēc otru nāca un lūdzu, visiem tur asars acīs. Tā kā redziet, mums jābūt tādai sirdī, tādai līdzjūtībai pret cilvēkiem, pret tiem cilvēkiem, kam ir grūtības, kam ir varbūt bēdas, kur cilvēki ģimenes tiek izpostīts, izjauts, mums jābūt līdzjūtībai. Un tad Dievs izlēja savu mīlestību mūsu sirdīs. Un es ticu, ka Ukrainas zemē atplauks un ka viss tur nokārtosies. Un kad viņi iegūs brīvību un ka šī kristietība, kas tur iesākusies šajā zemē, ies plašumā. Un kad Dievs spēks uzvarēs šo ļaunumu. Šī mīlestība uzvarēs šo ļaunumu, šo ienaidnieku, vēlmu, šo ļaunos garus šajā pasaules darbā. Tas bija arī viss, ko es šodien gribēju pateikt. Es priecājos, ka jūs noklausījāties, un es ticu, ka kaut kas jums palika atmiņā. Bet, ja arī nepalika, tad pieņemiet to, ko es gribēju jums pateikt. Tas bija manās sirdī, ko es gribēju pateikt. Es vēl tikko nesen sāku sludināt, un varbūt tā vēl visu nemāk tā skaisti izstāstīt. Un jāmācas arī runāt, kā pareizāk, jo es tā neesmu pieredzis tik ilgi sludināt. Mute paliek saules, neesmu pieredzis tik ilgi runāt. Dzer to ūdeni, bet neesmu. Kāds dzīvē neesmu tik ilgi runāts no vietas. Tā kā man vēl jāmācās, bet paldies, ka jūs uzklausījāt. Lai Dievs jūs visus bagātīgi sveitī. Un mīlēt citus, un mīlēt Dievu. Un viss dzīvē jūs mainīs. Un atcerieties, ka Dievs vienmēr jūs mīl. Tas ir pats svarīgākais. Nekad neaizmirstiet, nekad neticiet vēlna meliem, ka Dievs jūs nemīl. Atcerieties, ka Dievs jūs mīl. Lai Dievs jūs visu bagātīgi sveitī.